Šodienas kārts mudina iepazīt mazās viltības, kas mīt ikvienā no mums. Man viss ir kārtībā, bija kā tava skaistā pils, kurā tu juties droši izdzīvojis daudzās vētrās. Un tomēr tas ir stāsts arī par tavu patiesā stāsta apklusināšanu, slēpšanu. Tavi ievainojumi, vājības vilšanās, tie tika rūpīgi noslēpti, aiz viss ir kārtībā fasādes. Šie sīkie meli, kas sākumā kalpoja kā aizsardzība, laika gaitā kļuva par barjeru, kas neļauj tev pilnībā izdzīvot un just, un pasaulē uzzināt, ka tev ir vājās vietas. Citiem iepazīt tavu patieso brīnišķīgo es. Šodienas kārts nav par to, lai grautu šo pili, bet gan lai aicinātu tevi ar mīlestību un sapratni atvērt tās vārtus. Kaut uz vienu dienu mazkubalai pielikt punktu un parādīt savu seju, kurā ir viss, gan smiekli, gan asaras, gan vilšanās, gan bailes. Padoms, šodien atrodi drošu vietu, cilvēkus, ar kuriem atļauj sev just, un ļaut tam visam būt. Varbūt tas būs īs brīdis pie kafijas tases, dziļa saruna ar kādu vai vienkārši apcerēt savas emocijas jūras karsta pludmales smiltīs. Neatkarīgi no tā, ko izlemsi, tie būs būtiski soļi jaunu notikumu ievirzēt tavā dzīvē. Kad tava sirds sāks runāt, debesis tām sniegs atbildi, un tu iepazīsi jau pilnīgi citu, man viss ir kārtībā. Tā vairs nebūs izdzīvošanas valoda, bet gan stāsts ar citiem vārdiem. Es jūtu daudz ko, jo esmu cilvēks, un tas ir brīnišķīgi.